Labvakar tiem, kas pieslēgušies. Labvakar. Tā, mirklītī. Vēl kaut kas nav aizgājis. Mhm. Zini, es redzu, ka viņš ieraksta. Šeit parādās. This meeting is being recorded. Jā, neaizgāju uz Facebook, neaizgāja. Ah, Jā. Nu jā, labvakar vēlreiz. Jā, labvakar gan, kas Facebookā skatās, labvakar, kas ierakstā skatīsies. Es zinu, ka tur vesels jau pieteikušies ir kādi 30 cilvēki, kas pēc tam skatīsies ierakstu. Tā kā prieks jūs visus redzēt šajā skaistajā vakarā, pavasarīgajām. Prieks arī tevi, Tatjana, un tātad mums ir ieplānots jauns likteņu matricas kurs, kurš mums sāks ar 13. maiju, trešdienu vakaros. Un ilgums būs kursam 6 mēneši, jeb 12 nodarbības. Katru otro trešdienas vakaru. Šādi te no 7:30 līdz 8:30 vakarā. Un galvenais tātad tiem, kas vēlas un ir gatavi un zina, ka vēlas šo kursu apmeklēt, mēs stingri iesakām līdz 6. maijam pieteikties, jo tad ir agrā putniņa cena. Tie veseli 10 eiro mēnesī, mazāk, nevis 80 eiro, bet 70 eiro. Bet par to mēs jums arī vēl atgādināsim. Noteikti vēl izsūtīsim atgādinājumus. Ko es vēl noteikti vēlos pateikt, ka visas nodarbības tika ierakstītas, visus ierakstus, ja kāds pa vasaru kaut kur nevarēs pieslēgties, visu jūs varēsiet saņemt, visus materiālus, viss, tā kā nekur nekas nepazudīs, nākamā dienā no rīta pusē jau visiem viss būs pieejams. Tā kā došu vārdu Tatjanai stāstīt visu pa kursu, un lai jauks vakars jums. paldies, Laura. No manas puses, jā, labi. Lai jums jauks vakars, paldies, Tatjana, un tad jau atkal tiekamies nākamā reizē. Jā, sarunāts. Paldies, tev, Laura. Tā. Jā, tad priecājos jūs visus redzēt, draugi. Tie, kuri pieslēdzās, tie, kuri skatīsies ierakstā. Es tad palaidīšu savu prezentāciju. Es ceru uz jūsu aktīvu dalību. Ja? Šeit mums arī ir cilvēki klāt. Un mans pirmais jautājums jums, jā, lai mums ir tāda maza diskusija, kā jums liekas, kāpēc daži notikumi dzīvē atkārtojās? Vai jums ir kaut kādas idejas, jūs varat ierakstīt čatā, jūs varat pateikt ar balsi, bet pasakiet savas domas, jo visticamāk, ja esat šeit, tad jūs interesē ezotērika, varbūt jūs domājat par šo jautājumu. Kāda ir jūsu idejas? Bišķiņu uzgaidīšu. Žēl, ka es neredzu Facebookā komentārus. Nu, ja neko nerakstīsiet, tad teikšu pretī, bet ceru, ka kaut ko arī uzrakstīsiet. Neko nerakstu. Kautrējās. Nu labi, draugi, tad es arī pateikšu jums skatījumu, kā uz to skatās likteņu matrica. Tad ir uzskats, jā, ka šīs programmas ir iekodēts mūsu domāšanā. Un tie ir tādi kļūdaini scenāriji. Un vispār likteņa matrica, tas var likties tāds, ezotērisks instruments, kurš strādā atsevišķi no mums, jā, tur kaut kāda mistika, enerģijas. Bet skaidrojums ir ļoti vienkārši, ka šī matrica, viņa ir iekodēta mūsu domāšanā, un viņa arī nosaka, kā mēs skatāmies uz lietām, kā mēs rīkojamies, kā mēs reaģējam, kā mēs veidojam attiecības. Un ja tas viss notiek autopilotā, tad vienkārši notikumi notiek, un mēs vainojam tos cilvēkus, notikumus, mums liekas, vienkārši notika netaisnība, jā.
atkal ne tie cilvēki, ne tie notikumi, jā, ne tāds priekšnieks. Bet lielākoties, jā, tas ir mūsu reakcijas, jo ārējais vienmēr atspoguļo iekšējo. Un likteņa matrica, viņa mums palīdz ieraudzīt šos scenārijus, ieraudzīt varbūt mūsu tādu atšķirību, jā, kāpēc varbūt mēs reaģējam kaut kur pārāk asi, varbūt kāpēc mēs kaut kur baidamies. Un tad mums ir iespēja, ja mēs kaut ko saprotam, mēs varam to ietekmēt, to mainīt un sākt dzīvot tādu dzīvi, kādu mēs gribam. Jo bieži vien šie bloki, viņi atnes mūsu dzīvē, nu, tas lielākas ciešanas, jā, kas skar gan sasniegumus, gan attiecības un tā tālāk. Nu, tas ir šis te moments, un iesim arī tālāk. Es jums vispār parādīšu, kā izskatās šī sistēma. Viņa izskatās kā oktogramma. Šeit jūs redzat oktogrammu. Jā, un vispār likteņa matricu izstrādāja Natāļa Ladini 2006. gadā. Jā, tā ir diezgan jauna numeroloģijas sistēma, bet ļoti, ļoti populāra, jo viņa ir ārkārtīgi plaša. Viņa mums dod iespēju ieraudzīt ļoti daudz lietas, gan par mūsu personību, gan par mūsu enerģijām, jo šī sistēma arī strādā ar čakrālo sistēmu. Arī prognostika, saderība, jā, bērnu matricas un tā tālāk. Tad instruments ir diezgan plašs, un teikšu arī godīgi, instruments ir diezgan sarežģīts, jā, tas nav vieglākais numeroloģijas instruments, un tiešām, nu, lai viņu apgūtu, vajag arī ieguldīt, nu, savā ziņā darbu, jā, arī būt pacietīgiem. Un arī vēl viens pluss ar šo sistēmu ir tas, ka likteņa matrica strādā ar vecākiem arkāniem, ar taro. Tāpēc arī kursanti, kuri apgūst likteņa matricu, viņi arī papildus iemācās vecākos arkānus. Tas nozīmē arī, ka jūs varēsiet principā arī strādāt ar taro. Ja? Taro sastāv gan no vecākiem arkāniem, gan no mazajiem arkāniem, bet kopistiski var strādāt tikai ar vecākajiem arkāniem. Tad jūsu arsenālā būs vēl viens instruments. Un, nu, teikšu arī tā, ka ļoti daudz tarologi mācās šo sistēmu, jo viņiem tas ir vieglāk, ja, viņi jau izprot diezgan labā līmenī taro, un viņi vienkārši klāt piemācās, ko nozīmē konkrēta pozīcija, kā viņus interpretēt. Bet arī no otras perspektīvas, tā kā mēs iesim, nu, pilnīgi no nulles, tie cilvēki, kuri nezin taro, viņi iemācās arī klāt vēl vienu sistēmu, ja. Tas arī, man liekas, ir, nu, tāds bonus šeit. Nu, jā, tad sistēma es jums parādīju, kur ir tie aplīši, tur ir skaitļi. Un mēs, protams, kursā iemācāmies saprast, ko nozīmē katra pozīcija, kā viņu interpretēt, kā interpretēt programmas. Programmas, kad mēs interpretējam vairākas enerģijas kopā. Nu tā. Un gribās arī, lai šī nodarbība ir bišķiņ praktiska, es jums arī izskaidrošu, ko nozīmē viena no svarīgākajām pozīcijām likteņa matricē. Es skatos, ka mums vēl arī pievienojas cilvēki klāt. Vēl arī, protams, tie, kuri skatās Facebookā. Jā, tad jūs šodien varēsiet katra, jā, mums šeit tikai dāmas, aprēķināt savu tādu vienu no svarīgākajām pozīcijām, jo viņa parāda jūsu lomu, jūsu arhetipu, un es jums arī parādīšu jūsu vizualizācijas. Ir svarīgi arī, lai jūs ierakstat, kad skaitlis jums parādās, jo es radīšu tikai tos, kas tagad ir šeit. Ja? Un tie, kuri skatās ierakstā vai nu Facebookā, jūs tad varat ierakstīt komentāros, un es jums atbildēšu. Ja? Es apsolu, ka es paskatīšos šodien komentārus, rītdien mums ir ceturtdien un piekdien. Ja? Un pēc tam es vairs neskatīšos komentārus. Tā kā jums ir 3 dienas,
ja jūs gribat arī saņemt savu interpretāciju un saņemt arī savu vizualizāciju. Jā, tad šeit atrodas šī ļoti, ļoti svarīga pozīcija. Viņa ir apvilkta ar sarkano. Un, kā jau teicu, viņa nosaka pirmkārt jūsu lomu. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam ar piedzimšanu tiek piešķirta loma, kuru viņam vajag realizēt. Un, principā, cilvēks izmanto savu pieredzi, kuru viņš uzkrājis gan iepriekšējās dzīvēs, gan šajā dzīvē, lai realizētu šo lomu. Ja? Un tur arī glabājās mūsu iedzimtais talants. Ja? Tas ir tā ir mūsu tāda vai nu spēja, vai nu tiešām jau tā talantu līmenī attīstīta prasme, kuru mēs varam izmantot savā realizācijā. Ja? Mēs arī ļoti aktīvi analizējam šo pozīciju, kad mēs palīdzam, principā, cilvēkam saprast, kādu karjeru viņam labāk izvēlēties. Bet arī šajā punktā, draugi, slēpjas karmiskā mācība. Tas nozīmē, ka šajā punktā arī ir tas klupšanas akmens, caur kuru, diemžēl, katram cilvēkam ir jāiet cauri. Ja? Un tie ir tādi grabekli vai arī tāda zināmā problēma bloks, ja? Kuru mums ir jāizprot dzīves laikā un jāatrisina, ja? Lai principā mēs arī varētu, tā teikt, parādīt savu talantu. Ja? Jo talants parasti slēpjas aiz šīs karmiskās mācības. Un šī pozīcija, viņa arī parāda mūsu attieksmi pret notikumiem. Caur kādu prizmu mēs skatāmies uz lietām. Un tikai, ja mēs zinām šo pozīciju, mēs jau ļoti daudz ko varam pateikt par cilvēku. Kaut, protams, jūs redzat, jā, cik daudz šeit ir pozīciju, un katra pozīcija ir svarīga. Un katru ir jāizprot, jo katra no šīm pozīcijām viņa arī ietekmē šo svarīgo pozīciju. Jā. Un arī pateikšu, ka likteņa matrica, viņa sastāv no 3 daļām. Tagad mēs apskatām tikai tādu galveno, tā teikt, daļu, jā, kas ir pati matrica, oktogramma. Un vispār oktogramma, jā, ezotērikā, tas ir transformācijas simbols. Jā, 8 staru zvaigzni viņu vēl sauc. Tad ezotērikā šī forma reprezentē transformāciju. Jā. Un principā arī matrica, viņa reprezentē dvēseles transformāciju. Nu jā, un tad šo pozīciju ļoti viegli saprast, aprēķināt, jo tas ir jūsu dzimšanas datums. Un tad pieņemsim, ja es piedzimu 6. maijā, tad man tur ir 6, ja, šajā violetējā aplītī. Arī daudzi kursanti prasa, ko nozīmē šīs krāsas. Ja? Šīs krāsas, principā, ir savienotas ar čakrālo sistēmu. Un, kad mēs mācāmies čakrālo sistēmu, tad mēs arī interpretējam šīs krāsas. Ja? Viņam arī ir speciāla nozīme. Tas nav tā, ka vienkārši te ir kaut kādas krāsas, ja, kuras es pati gribētu iezīmēt, bet viņam arī ir nozīme. Un tad tagad, ziniet, ko es jūs palūkšu izdarīt? Ierakstiet man čatā, visi, kas skatās ierakstā, jūsu dzimšanas datumu, ja? Lai es arī varētu jums sniegt interpretācijas, un lai jūs jau šodien varētu varbūt arī izprast, sajust, vai šī sistēma runā par jums, vai tā rezonē ar jums, ja? Vai atsaucās. Es skatos, ka man šeit jau aktīvi raksta. Tā. Un vienmēr ir ļoti interesanti, ka, ziniet, arī ezotēriski skaitās, ka cilvēki vienmēr savienojās ar līdzīgām enerģijām. Tad arī katrai grupai parasti ir līdzīgas enerģijas, bet jūsu grupā, jā, varbūt šeit šodien mums Zoomā pievienojas ne tik daudz cilvēku, jā, mēs vēl nezinām, cik daudz skatās Facebookā, jo vispār pieteicās daudz, vēl arī daudz skatīsies ierakstā, bet pat šeit redzat, jā, mums ir 2 cilvēki,
ar līdzīgām enerģijām, un tas ir 27, jā. Man te Agita ierakstīja pilno dzimšanas datumu, jā. Mm, Tieši tā, likteņa matrica, vēl arī ko piebildīšu, kāda ir priekšrocība. Ja kāds no jums jau mācījās kaut kādu ezoterisko sistēmu, tad jūs zinat, ka citās sistēmas arī ir vajadzīgs dzimšanas laiks. Un parasti tas vienmēr sagādā lielas problēmas, tad, kad pirmkārt mēs gribam analizēt pilnīgi svešus cilvēkus, ja, kur mēs vienkārši nevaram iegūt šos datus, bet arī tad, kad mēs principā nezinām savu precīzu dzimšanas laiku. Ja. Un tas vienmēr sagādā problēmu. Tad šī instrumenta priekšrocība ir tāda, ka šis instruments strādā tikai ar dzimšanas to pilno datumu bez laika. Un tas, manuprāt, ir, pat Agita ierakstīja pat laiku. Agita nevajadzēs, jā, nevajadzēs, bet paldies, jā, redzi, ja tu zini laiku, tas, protams, ir forši, jā, varbūt ar laiku kādreiz arī mācīsies kaut kādas citas sistēmas, tādas kā astroloģija, tur tas noderēs, jā. Jā, tad es arī parasti pierakstu, jo es mēdzu aizmirst, tā man tagad nav pildspalvas. Labi, mēģināšu atcerēties, tad mums ir 22, mums ir 27 un mums ir 26, jā. Kas šajā sistēmā ir tāds īpatnējs? Vecākajam arkānam ir tikai 22 enerģijas, jā, tikai 22 kārtas. Tad jūs varat uzreiz padomāt, ko tad darīt, ja es piedzimu, pieņemsim, bet šeit mums ir cilvēki 26. datumā, 27. datumā. Un atbilde ir ļoti vienkārša. Ja kaut kāda pozīcija ir lielāka par 22, tad mums vajag summēt. Ja? Tad, principā, līgai tā arī paliek 22, jo mums ir 22. enerģija, bet pārējām dāmām, ja, 26, 27, ja, tur ir bišķiņ jāpielieto matemātika, ja, tur ir jāsummē kopā. Tas nozīmē, ka Inetai ir 26, tad viņai šī pozīcija būs 8, ja, jo 2 plus 6, un Violetei un Agitei 27, jums būs 9, ja. Bet tas ir attiecināms uz visām pozīcijām, ja, kas ir likteņa matricā. Ja kaut kāda pozīcija sanāk mums lielāka par 22, tad mēs summējam. Ja. Tad mēs iesim tālāk. Šeit arī ir tas skaidrojums, ja, lai varbūt arī, ja kāds skatās ierakstā, bet es domāju, ka es ļoti tā labi paskaidroju, bet tā doma ir tāda, viss, kas virs 22, mēs tad summējām, ja, šos te skaitļus. Ko? Mums ir 22. enerģija šeit, tā ir ļoti pozitīva enerģija, mēs ar viņu arī sāksim. Un īstenībā, kaut arī mēs sākam ar šo enerģiju, ja, tad ziniet, ka vecākais arkāns beidzās ar šo enerģiju. Ja. Tā ir pēdējā enerģija, jo kopā ir 22. Es tuliņās parādīšu vizualizāciju. Ja. Arī paskatīšos čatā vārdiņu. Līga, ja, bija šī enerģija. Viņa saucās muļķis. Un parasti cilvēki uzreiz to uztver tā ļoti sensitīvi, jā, kā tā, es neesmu nekāda muļķe, bet, ziniet, kā saka, ka muļķi ir vislaimīgākie cilvēki. Un šīs enerģijas interpretācija ir jauns sākums, jā. Vispār šī enerģija ļoti labi korelējās ar uzņēmēju darbību. Skaitās, kā šī enerģija, jā, ļoti laba priekš uzņēmēja darbības, jo cilvēkam ir iespēja tā viegli sākt lietas, ja? Šī enerģija arī ir saistīta ar intuīciju. Jūs redzat, es nezinu, vai jūs redzat, bet šeit, šajā bildē mēs redzam suni, un tas ir draugs, un skaitās, ka šeit suns
viņš reprezentē intuīciju. Un skaitās, ka intuīcija ir cilvēka draugs, ja, kura dažreiz var uzmudrināt, ja, iedot tādu signālu, davai rīkojies, davai daram, ejam, mēģinam, riskējam, bet dažreiz arī brīdina par briesmām. Jo mēs redzam, ka šis te jaunais cilvēks, arī šeit ir svarīgi piefiksēt šo lietu, ka šī enerģija ir ļoti jauneklīga, tāpēc arī cilvēks ar šo te avatāru vai lomu, ja, viņš varētu būt gan raksturā ļoti tāds jauneklīgs, ja, gan arī dvēselē, pēc rakstura, ja, ka viņš nepazaudē savu iekšējo bērnu. Un tas arī ir šī cilvēka talants. Un kur slēpjas šis talants? Talants slēpjas šajā te mazajā somiņā. Es nezinu, vai jūs redzat. Tā mēs to lampu pieregosim. Redzat, šim te jaunam cilvēkam, varonim, ja, ir mazā somiņa. Un ko tas nozīmē? Ka šis cilvēks iet pa dzīvi viegli. Viņš neņem pagātnes kļūdas, aizvainojumus līdzi. Jo bieži vien mēs cilvēki, mēs ieliekam savu negatīvo pieredzi savā mugursomā, tad mēs viņu stiepjam pa dzīvi. Mums ļoti grūti iet, ja? Jo mēs kaut kur varbūt apdedzinājam savus spārnus, un mēs domājam, nu viss, ja? Es vairs nemēģināšu, es vairs negribu mīlēt, vairs negribu, nezinu, pieteikties kaut kur intervijā, ja man atteiks, ja man bija negatīva pieredze un tā tālāk. Ja? Ka mūsu pieredze no vienas puses padara mūs viedākus, bet savukārt arī bremzē. Un tad šai enerģijai ir šī te, talants, ja, neņem šo te negatīvo pieredzi līdzi. No mīnusiem šeit var parādīties tāds infantilizms, ja, ka cilvēks ir tāds nedaudz infantils, nedaudz neatbildīgs, ja. Un vēl arī tāda karmiskā mācība šai enerģijai palikt procesā, nemest visu tā kā, jo šai enerģijai ir tā tendence iededzināties ļoti ātri, bet arī noplūst ļoti ātri, ja? Un tad var likties, kā, viss, pirmas kaut kādas grūtības, tas nav mans, es vairs to negribu, un tas var būt gan par attiecībām, gan par karjeru. Tāpēc tāda ļoti svarīga rekomendācija šai enerģijai palikt procesā vismaz 1 gadu. Ja? Un kāpēc 1 gads? Ja tas ir pilnais cikls. Ja? Kā arī daudzi ezotēriķi saka, ja tu nezini, ko darīt, meklē atbildi dabā. Ja? Jo dabā arī ir visas atbildes, un nevelti mums ir 4 gada laiki. Es varbūt vairs neturēšu to enerģiju, ja man kaut kā grūti turēt. Es jums jau parādīju to vizualizāciju. Tad arī, tāpēc arī ir tā rekomendācija palikt procesā vismaz 1 gadu, ja? Jo ir tā tendence saskaroties ar tādām nelielām grūtībām, kad paliek bišķi nērti, ieslēdzās šis slinkums un gribās ķerties pie jauna procesa. Ja? Tāds šis vienīgais moments, bet tā vispār šī enerģija ir ārkārtīgi pozitīva. Jūs arī redzat pēc fona, ja, ka tur ir dzeltens fons, viņš arī dod dzīves priecīgumu un arī spēju tiešām iet pa dzīvi viegli, ja, un arī iedot šo enerģiju citiem, jo kas arī vēl ir interesanti, ka no vienas puses, protams, mēs interpretējam savu matricu, bet mēs vienmēr arī skatāmies, kādi cilvēki mums ir apkārt. Jo tie avatāri, kas mums ir apkārt, ja, viņi arī mums iedod daļu no savas enerģijas. Un ja jums ir cilvēks ar šo enerģiju, viņš arī iedod jums šo vieglumu, ja, kas varbūt jums trūkst. Ja, un jums ir iespēja no viņa mācīties, iet pa dzīvi viegli, nebaidīties kaut ko sākt, un pat ja tu kļūdies, iet tālāk. Ja? Jā, un ligarāksti viegli sākt, bet grūti pabeigt. Precīzi. Jā, tā arī ir. Liels paldies! Es tiešām arī gribu, lai jūs arī
bišķiņi arī pakomentēt, lai es saprotu, kā, nu, vai tas jums rezonējas, ja, un arī lai cilvēki redz, vai šī sistēma strādā, ja, vai jūs ieraugat sevi šajā te pozīcijā. Nu jā, un tad es teicu, ka vispār, nu, ja mēs runājam par karjeru, uzņēmēja darbība ir ideāla, un vēl arī piebildīšu, un tad iesim pie nākamās enerģijas, nu, ka, ja kādreiz dzīvē jūs nezināt, ko darīt, jo dažreiz ir tā, ka mēs jūtamies, nu, tā kā apmulsusi. Un mēs domājam, bāc, ko darīt, ko darīt, ko darīt, ja? Tad šai enerģijai rekomendācija ir aizbraukt ceļojumā, ja? Jo šī enerģija arī ļoti saistīta ar ceļošanu, jo tur arī var iegūt vajadzīgas atbildes. Un tas nevienmēr par to, ka, ok, man jābrauc uz Ēģipti vai uz Turciju. Nē, tas ir kaut vai aizbraukt uz tuvāko pilsētu, bet nomainīt vidi. Kad cilvēks nomaina vidi, ja, viņš savienojas ar savu būtību, un viņam arī vieglāk ieraudzīt šis te pareizās atbildes. Ja. Bet šeit jāklausās intuīcija. Ja. Tāpēc arī vajag uzdot savu jautājumu, vai es izmantoju šo instrumentu, vai es paļaujos uz savu intuīciju. Ja, ja šeit cilvēkiem ir ļoti spēcīga intuīcija. Nu labi, tad šo enerģiju mēs apspriedam, ja mēs iesim volīgi arī raksta, jā, ceļojumi tas ir mans, un nav pat nepieciešams tāls brauciens, bet pati būtība. Ļoti precīzi. Jā, liels paldies, kā uzrakstīju šo komentāru. Ja varbūt arī kāds skatās, viņam, nezinu, tur boyfriends, jā, ar šo enerģiju, priekšnieks ar šo enerģiju. Un tad jūs varat, nu, labāk izprast šo te cilvēku, jā. Nu, ko, ejam tālāk, ja? Nu, tie, kuri tagad mums te pievienojās, ja, viņi arī var ierakstīt savu dzimšanas datumu čatiņā, ja tad es sniegšu interpretāciju, ja, tie, kuri pievienojas ierakstam, tad arī vēlreiz atkārtošu, jūs varat rakstīt komentāru sadaļā, un es tos komentārus skatīšos šodien, rītdien un piektdien, ja, un tad sniegšu jums to rakstisko atbildi, un arī iedošu jums vizualizāciju. Ja? Nu ko, labi, mēs ejam tālāk. Tālāk mums ir 8. enerģija. Ja? 8. enerģija ir tāda ļoti nopietna enerģija. Ja? Es tagad jums parādīšu vizualizāciju. Un viņa saucās taisnīgums. Redzat? Kāds svarīgais, ja, var pamanīt, ka tur ir rakstīts 11. Un tad var būt tāds jautājums, kāpēc tad, ja, es saku, ka nu, tā ir 8. enerģija. Es arī atbildēšu uzreiz, jo, ziniet, taro pasaulē ir 2 lielākas skolas. Marseļu skola, kas ir Francijas skola, un arī Lielbritānijas skola, ja, Rider Waite. Un mēs zinām, tie, kuri mācījās taro, vai varbūt tie, kuri nav mācījušies, tie varbūt nezin, klasiskā uz doto brīdi skaitās angļu Rider Waite, ja? Viņš tiešām, nu, ienesa tādu, nu, viņš ļoti, ļoti daudz ko ieguldīja taro attīstībā, jo viņš iedeva vizualizācijas mazākajam arkanam, tāpēc arī viņš skaitās, nu, klasiskā sistēma, bet Natāļa Ladīni strādā pēc Marseļu taro. Un tas vispār ir pirmais taro, un Rider, ja, kaut arī tiešām viņš izdarīja ļoti daudz, ievesa ilustrācijas, ja, mazākajiem arkāniem. Viņš samainīja vietām, jā, spēku ar taisnīgumu, jo viņš uzskatīja, ka tā būs precīzāk, bet Ladīni uzskata, ka mums ir jāstrādā ar pirms avotu, ar Marseļu sistēmu, ar Francijas skolu, tāpēc mēs izmantojam Raidera vizualizācijas, jā, un Raiderā arī kavu, bet Marseļa numerāciju, jā, un tad pēc šīs sistēmas
Astotai enerģijai ir šāda vizualizācija. Šī enerģija saucās taisnīgums. Šī enerģija ir saistīta ar karmu, ar to, ka karmai acis ir vaļā. Un, ja jūsu dzīvē ir cilvēks ar šo enerģiju, tas nozīmē, ka jums ciemos atnākusi karma. Ja? Un tas nevienmēr ir slikti, jo vispār karma, un pats vārds, viņš nenozīmē neko sliktu, ka jūs tagad sodīs, ja? Vai būs kaut kas slikts. Uh, bet vispār vārds karma, ja, viņa nozīmē, ko sēsi, to pļausi. Ja? Ka jebkurai rīcībai ir sekas. Un dažreiz mēs domājam, ka, nu, ok, es kaut kur tur nezinu, nu, bišķiņi izdarīšu ne tā, bet, jā, ja mēs ticam karmai, tad viss tiek piefiksēts, tāpēc arī šai enerģijai, nu, varbūt jūs tagad neredzat, nu, kad mēs jau strādāsim tā sīkāk, jūs redzēsiet, jā, acis ir vaļā. Šai sievietei, kuras sēž, jā, un viņai rokās ir svari, jā, un tas arī simbolizē to, ka šī enerģija ir ļoti taisnīga. Ja? Viņa spēj iedot tādus nolīdzsvarotus lēmumus, secinājumus. Ja? Šie cilvēki ir ļoti disciplinēti, analītiskie, ja? Atbildīgi. Viņi dabiski izjūt šo te karmisko likumu, ja, tāpēc parasti arī dzīvo pēc karmas likumiem, jo dabiski viņi zin, ja, ka, nu, katrai rīcībai būs kaut kāda cena, un šie cilvēki arī, nu, uz viņiem tā teikt var paļauties. Tie ir ļoti atbildīgie cilvēki, ja. Nu, karmiskā mācība šeit vairāk ir saistīta ar attiecībām. Šeit varētu būt, nu, kritiskums, ja, tāda nolēktības sajūta, ja, šeit arī svarīgi strādāt ar tādu pozitīvo domāšanu, jo var būt tāda sajūta dabiska, ka, nu, ka būs slikti, ja, un šeit pašam sevi vajag vilkt ārā un pārprogrammēt uz to, ka pasaulē ir daudz iespējas, ka es varu daudz ko sasniegt, satikt foršus cilvēkus un tā tālāk. Ja? Kas vēl ir interesanti, kur vēl arī karmiskā mācība, dažreiz, ja, mēs spriedam par lietām pārāk ātri. Mēs visi, ja? Bet vienkārši šī enerģija, viņa dod mums tādu, nu, skatījumu uz lietām, kā varbūt nedarīt. Ja, un par ko ir vērts aizdomāties. Jo mēs redzam, ka aiz šīs dāmas, ja, kuras sēž, ir aizskars. Un ezotēriķi arī saka, ka aiz tā aizskara ir akmens. Un no vienas puses, ja, tas liecina par to, ka visu līdz galam mēs nekad nezinām. Un mums ir jāpieņem šis fakts, ja, ka mēs varam nezināt visus faktus, tāpēc mums nevajadzētu steigties, ja, un iznest tādus spriedumus par cilvēkiem, par lietām. Nu, jā, tas ir par to varbūt, kā nespriest pārāk ātri, ja, šai enerģijai it īpaši strādāt ar pozitivitāti. Ja mēs runājam par profesijām, viss, kas ir saistīts ar jurisprudenci, ļoti der šiem cilvēkiem. Ja? Tie ir tiesnieši, vispār tas ir darbs tiesā, tie, protams, ir juristi, advokāti, darbs ar dokumentāciju, ja šie cilvēki ir ārkārtīgi precīzi un analītiski. Ja? Ja jums apkārt ir šādi cilvēki, jā, tad jūs redzat arī, ka zobens ir pacelts. Ko tas nozīmē? Ka šiem cilvēkiem ir iedota vara sodīt citus. Jā. Principā arī viņi var būt tie cilvēki, kuri arī, nu, ar savu kaut kādu rīcību, bieži vien neapzinātu, jā, ienes mūsu dzīvē šo te karmas piegaršu, jā, šo te soda elementu. Nu, tas, laikam, ir par šo enerģiju, jā.
sarkanā krāsa, viņa reprezentē degsmi, jā, kāpēc šeit ir daudz sarkanās krāsas, tā ir degsme pēc patiesības, jā, uzzināt patiesību un, principā, izdarīt tādu, nu, precīzu secinājumu, verdiktu, jā, tā ir tāda augstāka pilotāža, tas arī ir talants pamanīt visus faktus, tāpēc arī šeit parādās tāda precizitāte. Bet, nu jā, karmiskā mācība, caur kuru vajag iziet, jā, ka šie cilvēki arī dzīves pirmajā pusē var bieži kļūdīties, jā, un spriest pārāk ātri. Un ar to varbūt arī, nu, sabojāt savas attiecības, varbūt arī kaut kur pazaudēt kaut kādas iespējas un tā tālāk. Jā. Nu, tas ir par šo enerģiju. Būšu priecīga arī, ja ierakstīs komentārā, ja Ineta, ka viņai norezinē, varbūt kaut kas nenorezinē, arī rakstam, ja tiešām visas atbildes der, un jebkurā atbilde viņa bagātina, ja, katru no mums. Okay. Nu ko, neviens cits neierakstīja, mums tikai palika vēl viena enerģija. Inete raksta, man tiešām likās, ka tas būs spēks. Nu jā, ja Inete jau māk taro, tad tiešām varēja būt tāds pieņēmums, bet patiesība taisnības izjūta man ir milzīga. Nu redz. Jā. Nu, redzi, tad tavā gadījumā forši, ka tu atnāci šodien, jā, un uzzināji arī kaut ko jaunu, jā, varbūt arī varēsi paskatīties uz dzīvi, nu, uz sevi no citas perspektīvas, un varbūt arī būs par ko aizdomāties, bet es arī zini, kā kursantiem vienmēr saku, principā sliktākais, ko mēs varam izdarīt, tas ir sekot savai matricai. Ja dažreiz, kad mēs apgūstam kaut kādu sistēmu, mēs sevi arī ieprogrammējam. Un mēs skatāmies uz lietām tā ļoti šauri. Un tas nav pareizi. Tas nav labākais veids, kā vispār dzīvot. Jā? Augstāka pilotāža, tas ir likt matricai sekot sev. Jā? Jo principā uzdevums iziet no matricas. Tāpēc, ja mēs apgūstam taro un vispār apgūstam ezotēriku, mēs varam būt jebkura enerģija, jo mēs apgūstam visas enerģijas. Un šeit ir svarīgi nelimitēt sevi, bet vienkārši būt tik viedam, lai pamanītu, ok, tiešām es varbūt kaut kur skatos ļoti depresīvi uz lietām, jā, varbūt tiešām es kaut kur pa daudz nosodu citus, jā, varbūt tiešām es tā kā dažreiz, runāju, ka tāds tiesnesis, ja, un tas kaut kādā veidā varbūt negatīvi ietekmē manas attiecības. Un es vairs tā negribu. Ja? Un tad ir iespēja kaut ko bišķiņ pamainīt, bet atkal ar maigumu pret sevi. Ja dažreiz mēs gribam mainīt visu pa 360 grādiem, un pārmaiņas prasa laiku. Ja? No otras puses, ko es arī vienmēr kursantiem saku, ka tas jau ir no psiholoģijas. Ja jūs nejūtat kaut ko par problēmu, es te varu runāt, ko es gribu. Ja? Tas ir tikai vārdi. Jums neobligāti viņus ir jāpieņem, vienmēr vajag visu izvērtēt tā kritiski. Ja tas jums nerezonē, ja jūs tiešām jūtat, ka varbūt es jau jūs nepazīstu, varbūt tiešām jūs esat tādā attīstības līmenī, kur jūsu spriedumi ir ļoti precīzi, jo jau ir viedums, ja? Tad jums nevajadzētu domāt, ka es esmu kaut kur pārāk asa, pārāk kritiska, ja? Jo, ja jūs nejūtat kaut ko kā problēmu, tad problēma nepastāv, ja tas neiet pretrunā ar likumdošanu, ja? Tā kā par to arī ir vērts aizdomāties. Tā,
Nu, Ineta vēl papildināja, paldies. Tikai emocionāli būtu grūti būt tiesnesim, bet juridiskās lietas arī, arī tā, bet juridiskas lietas arī ir man klāt esošas. Nu, redzi, tas ir talants, jā, un tas, protams, ir tas, nu, ko vajadzētu izmantot, jo vienmēr ir vieglāk, tā teikt, iet tādu, nu, savu ceļu. Jo dažreiz mēs ejam ne savu ceļu, un tad dzīve kļūst ļoti sarežģīta, un arī tas ir iemesls, kāpēc cilvēkiem vispār, nu, gribās mācīties likteņa matricu, jo viņi grib sadzirdēt savu iekšējo tādu balsi, un savu iekšējo būtību. Jo sabiedrības balsis ir tik skaļš dažreiz, jā, ka mums visi kaut ko iesaka, saka, kā mums ir jādzīvo, jā, cik mums ir jāpelna. Un tad pat esot tajā pozīcijā, mēs saprotam, ka jā, varbūt es pelnu daudz, bet es esmu nelaimīgs. Jā. Un tad kāda ir jēga no tās naudas? Jā? Tā kā arī šīs moments, un varbūt arī dažreiz viss saka, nu, paskaties, šis vīrietis ir tik labs priekš tevis, ja, bet tu nejūties labi ar viņu. Ja. Tā kā ir forši mācēt, dzirdēt sevi, ja, un būt tik drosmīgam, lai spētu sadzirdēt un sekot savai būtībai, ja, jo tam noteikti ir vajadzīga drosme. Bet jā, ko es gribēju pateikt, Inete, es aizlidoju bišķi. Es gribēju pateikt, ka es kursantiem vienmēr saku, ka, ja jūs jūtat, ka jūs esat vairāk spēks, es arī parādīšu šo te vizualizāciju, varbūt arī kādam vēl, jā, kas būs aktuāli, tad tas nav nepareizi, jā, jo nevelti varbūt Rider Waite ir samainījis vietām. Tāpēc arī var izmantot šo vizualizāciju, bet mums vienkārši ir jāatcerās, ka Natāļa Ladini, ja, kura izstrādāja šo sistēmu, vispār pēc leģendas, Natāļa Ladini pati mācījās taro, un viņas sapni ieraudzīja šo sistēmu, tad viņa viņu arī izveidoja kopā ar kursantiem saviem, ja, jo viņa arī bija pasniedzēja, un arī ir, ja, viņa vēl ir dzīva. Viņa arī ir YouTube kanāls. Viņa vairāk tagad ar dzimtu nodarbojās. Viņa ir kaut kādi tur semināri, jā, retriti. Tā kā varat arī paskatīties internetā, ja gribat. Tā kā nav nepareizi arī interpretēt sevi pēc spēka, bet mums ir jāatcerās, ka klasiski, ja, mēs izmantojam, nu, taisnīgumā enerģiju. Ja, ja cilvēks ir dzimis 8. datumā vai tavā gadījumā 26. Nu labi, ko? Laiks iet uz beigām, mums palika pēdējā enerģija. Ja? Mama 22. Mama tas ir Niks. Nu, ir tā, ka mēs jau 22. enerģiju izrunājām sākumā. Jo mums jau bija, bet jūs redzat, draugi, ko es jums teicu sākumā, ka vienmēr grupā ir līdzīgas enerģijas. Ja? Nevelti jūs esat šeit, ja mums jau bija 22. enerģija, mēs viņu izskatījām pirmo, ja? Tad būs jānoskatās ierakstā. Ja? Būs jānoskatās ierakstā interpretācija par savu enerģiju, jo, protams, nu vēlreiz to pašu es negribu atkārtot, jo arī gribētu bišķi pabaudīt vakaru, jā. Tā, nu ko? Mums palika pēdējā enerģija, 9. enerģija, jā, jo mums ir 2 cilvēki ar 27. Datumu, jā. Un šī enerģija izskatās šādi. Viņi izskatās šādi. Tā ir vieduma enerģija. Ja? Un jūs redzat, ka šī bilde viņa ir tāda bišķiņ pelēka, un mēs arī uzreiz nolasam tādu vaibiņu, ja? Atmosfēru.
kuru nes šī enerģija. Viņa saucās klasiski, oriģināli, no angliski The Hermit, ja? Bet, un vispār Hermit, ja? Nu jā, bet latviski vientulnieks. Vientulnieks, ja? Un šī enerģija ļoti interesanta, viņa ir ļoti dziļa. Viņa ir saistīta ar dziļumu. Šiem cilvēkiem ir skolotāja talants. Uzreiz pateikšu, jo uzdevums un vispār karmiskā mācība nodot savu viedumu citiem cilvēkiem. Ja? No tādām sarežģītām lietām šiem cilvēkiem, ja viņam dzīves laikā, nu, sanāk saskarties ar nodevību un ar tādām vilšanām, ar to, ka šie cilvēki vai šī enerģija, jo viņa var arī būt kaut kur citur, protams, katrā pozīcijā tur ir sava nozīme, bet, ja tā ir loma, ja, tad arī šie cilvēki jau bērnībā, viņi var izskatīties, ka tādi opīši vai omīts. Nevienmēr izskatā, bet pēc rakstura. Tu skaties uz cilvēku un tev liekas, ne, viņam ir 120 gadi. Ja? Tu domā, kā tas ir iespējams? Dēļ tā vieduma. Ja? Skaitās arī, ka ja cilvēkam ir, nu, protams, negribās ar šo spekulēt, ja? Ka tā ir tāda, nu, veca dvēsele, bet negribās ar to spekulēt, jo, principā, pat veca dvēsele, ja, ka to mēdz teikt, saukt, izdarot kaut kādas kļūdas šajā dzīvē, ja, var visu sabojāt un sākt visu no jauna, ja. Tāpēc tiešām negribās ar šo spekulēt, bet šiem cilvēkiem ir viedums, kurš velkās no iepriekšējām dzīvēm. Un tad par to sāp, ja, vilšanās, nodevība, ja, ar kuriem viņiem parasti arī nu, sanāk saskarties dzīvē, viņiem rada vēlmi distancēties no cilvēkiem un aiziet no viņiem prom. Ja? Un šī enerģija arī ir saistīta ar tādu nespēju būt ar citiem, ar tādu izolāciju. Un izolācija šeit ir kļūda, jo kaut kādā brīdī, ja, protams, varbūt, ja cilvēks ir ļoti jauns, viņš vēl varbūt tikai tajā posmā, ka viņš saskarās, ja, ar to, ka varbūt pasaule nav taisnīga, ja, vai to var arī izjust ar tādu, nu, taisnīgumu, ja, ka vat, es daru, man nesaprot, ja, es cenšos un neviens nenovērtē. Varbūt dažādi, ja, bet tā būtība paliek viena, ja, ka ir šis te vilšanas elements, kas liek noslēgties, aiziet sevi. Un tā ir lielāka kļūda, jo vairāk laika cilvēks pavada tādā izolācijā, jo grūtāk viņam ir atnākt pie citiem. Un arī skaitās, nu, mēs vēl mācīsimies tāro dziļāk, jā, es nevaru vienā vakarā jums visu izstāstīt, ka šī enerģija kaut kādā brīdī viņa aiziet no citiem, vispār no cilvēkiem, ja, noslēdzas sevi, ja, aiztaisa sirdi ciet. Šeit arī ir darbs ar sirds čakru, nu tie, kuri nesaprot, kas tas ir, mēs to visu kursā apgūsim. Jo varbūt tie, kuri pieslēdzās nu nesen, tad arī pateikšu, ka šī sistēma arī strādā ar čakrālo sistēmu. Un tādā veidā jūs arī esat ieguvēji, jo es jūs arī iemācīšu čakrālo sistēmu, un šī sistēma, viņa strādā ar enerģijām. Principā arī tas ir sistēma, kura māca cilvēkus pašdziedināšanas prakses, jā, kā būt resursu stāvoklī. Nu tā, jā, tad šī enerģija, viņa aiziet no citiem, lai beigās atnāktu, un kad šī enerģija aiziet, jā, viņa arī gūst lielāku pieredzi, jā, lai pēc tam nodot šo pieredzi citiem. Kā es jau teicu, šeit ir skolotāja talants cilvēkiem, viedums, šeit var, nu, ja mēs skatāmies no karjeras perspektīvas,
var sanākt ļoti labi psihoterapeiti, psihologi arī, starp citu, jā. Protams, ir jāskatās citas enerģijas, jo, nu, lai konsultētu citus, vajag ļoti stabilu emocionālu sistēmu, jā, un varbūt matricā ir pozīcijas, kas liecina, ka, jā, cilvēkam ir talants, jā, izprast, bet vai ir šī emocionāla noturība, tur ir jāskatās, jā. Bet viens no variantiem, principā, skaitās, jā, ka tie ir skolotāji, tie ir mentori ļoti labi. Principā ir skaitās, kā arī tie ir diezgan labi vecāki, jo viņi spēj, nu, iedot bērnam šo te viedumu, jo viņam ir šis viedums. Jā. Bet problēma ir komunikācija. Un, principā, ja jūs jūtat, jā, ka varbūt jūs līdz galam nesaprot, jūs nesaprotat, jā, tad principā ezotērika, psiholoģija ir tie instrumenti, kas palīdzēs jums, principā, nu, attīstīt sevi vēl lielāku viedumu, jā, lai jūs varētu vēl labāk izprast notikumus sevi, un arī, lai pēc tam, nu, attīstītu šis te komunikācijas prasmes, jā. Nu, tas ir par šo enerģiju, laikam, ko es gribēju pateikt. Skolotāji, zināšanas, arī šeit var būt pat augstskolas lektori, jā, arī, protams, ir jāskatās, ko cilvēks ir darījis pa dzīvi, jā, jo, lai mācītu citus, tu vari nodot tikai tādu pieredzi, kuru tu pats esi uzkrājis, jā, tajā nozarē, kur tu darbojies. Nu tā, nu atgaidīšu no jums, jā, varbūt kaut kādu komentāriņu. Mazo. Agita, jā, vai norezonēja, vai varbūt nenorezonēja, arī man patīk, ka cilvēki raksta, ka nē. Es tā nejūtos, tā arī mēdz būt. Tā Violeta uzrakstīja daudz, kas sakrīt. Nu jā, nevelti šī sistēma ir tik populāra, jo vispār likteņa matrica, jā, kaut arī sistēma ir tik jauna, tad paskatieties, jā, cik viņa ir populāra. Cik viņa ir populāra. Nu labi, tā Agita arī man ierakstīja komentāriņu, bet nejūtu, ka man būtu kaut kādi komunikācijas trūkumi. Nu, tas ir lieliski, jā. Principā, es jau teicu, ja cilvēks pats nejūt kaut ko par problēmu, tad nevajag arī sevi programmēt uz to, ka problēma eksistē tur, kur viņas nav. Jā? Tad ir lieliski. Es vienmēr saku, es ļoti priecājos, ja visas negatīvas īpašības cilvēkiem nav un ja ir tikai pozitīvas. Ja? Tā kā, nu, Agita uzrakstīja, ko mums te? Agita, tieši tā, precīzi par mani ir vēlme vienmēr distancēties, kad vīļos cilvēkos. Jā. Un, zini, es vienmēr klientiem un kursantiem saku, galvenais neiestrēgt šajā stāvoklī, jo ir cilvēki, kuri tiešām, viņi sēž mājās, viņi tikai caur internetu kaut ko dara. Šeit vajag sevi spiest iet cilvēkos. Ja? Un kādam tas var būt vairāk, kādam mazāk, neļaut, lai tā izolācija notiek pārāk ilgi, jo, ja mēs kaut ko neizmantojam, tas atrofējās. Ja? Tas atrofējās, un, kā es jau teicu, šeit ir ļoti svarīgi strādāt ar sirds čakru, varbūt arī pateikšu jums, viņa saucās Anahata, viņa atrodas šeit, viņa ir zaļā krāsā, jūs varat arī internetā jau pameklēt, ja? Jo vispār šī enerģija, kaut arī viņa ir ārkārtīgi dziļa un vieda, šī enerģija ir sarežģīta, jo viņa dod skumjus. Ja? Un, protams, mēs neviens negribam būt skumjās, mēs gribam dzīvot priekā, jo arī ezotērikā skaitās, ka mums vajag mēģināt sevi vilkt uz tām augstām enerģijām. Jo kāpēc
mēs vienmēr mēģinam ārējā pasaulē meklēt savu domu apstiprinājumus. Ja? Principā, ja mums ir skumji, mēs arī meklējam dzīvē šo te pelēko krāsu un kļūst vēl pelēks vai pelēcīgāks, kā pareizi. Ja? Un, protams, to neviens apzināti negrib. Ja? Tāpēc ir svarīgi, īstenībā šai enerģijai ļoti svarīgi darīt rīta prakses, pozitivitātes prakses, ja? Lai turētu sevi tādās pozitīvās vibrācijās. Ja? Gan šai enerģijai tas ļoti vēlams, gan arī 8, par ko mēs runājam. 22. enerģija, kas dabiski ir. tur jūs varat no viņas arī mācīties. Nezinu. Nu tā. Nu tā, jā. Jo ziniet arī par tām vilšanām, nu kā saka, ka nevienas attiecības, jā, nekad nedod garantiju. Un tas nav iemesls aizvērt savu sirdi, ja? Jo tu nekad nevarēsi aprēķināt visus riskus, bet arī dzīvot ar aizvērto sirdi ir ļoti sāpīgi. Un parasti cilvēki uz 40 gadiem, viņi to saprot. Bet vienkārši, ja mēs mācāmies ezotēriku, mēs jau negribam pazaudēt foršus 10 gadus. Jo parasti tā noslēgtība, jā, ir padalījuši savu pieredzi, jo man ir arī ļoti liela pieredze konsultējot cilvēkus, draugi, ja, ir tas, ka, ja cilvēks ir ļoti jauns, ja, viņš vēl var būt, tā kā vairāk atvērts ar šo te 9. enerģiju. Bet pēc 30 gadiem, ja, līdz tiem 40 gadiem, tur ir tā lielāka noslēgtība. Un vienkārši negribās, lai cilvēks pazaudē šos te 10 gadus, ja, un, ja jūs jau tagad esat šeit, ja, gribās kaut kā jūs iedvesmot un raisīt tādas pārdomas, ka jā, mums var izdarīt sāpīgi, bet tas nav iemesls domāt, ka visi cilvēki, jā, var mūs sāpināt un tāpēc būt tādiem distancētiem, jā. Tas ir vienkārši viela pārdomām. Protams, kursā mēs par to daudz vairāk runājam, jā, mēs tur arī skatāmies kursantu kartes. Labi, ko? Mēs izrunājam visas tas enerģijas, jā, kas ir, mēs izrunājām, jā, tie, kuri gribēja ierakstīt, ko es jums vēl gribēju pateikt? Tad, jā, tas vairāk ir tāds slaidiņš pārdomām, jā, vai jūs gribat kaut ko mainīt savā dzīvē, jo, protams, ziniet, kā ir, mums jābūt resursa stāvoklī, lai mēs gribētu veikt pārmaiņas. Jo es arī vienmēr kursantiem saku, ja mēs vienkārši atnākam paklausīties, jā, ja mēs neesam gatavi kaut ko mainīt, un pārmaiņas tiešām viņas bieži vien nav ērtas, jā, tad arī nekas mūsu dzīve nemainās. Tāpēc arī svarīgi, lai jums iekšā ir tā sajūta, ka jā, es gribu savādāk, jā, jo tam arī būs cena. Ja? Un tā nav tā cena, kur jums būs jāsamaksā par kursu, tā arī būs individuālā cena, kuru jums būs jāsamaksā, jā, ar varbūt kaut kādu nērtību, ka tiešām es mēģinu kaut kā savādāk, kaut kur spiežu sevi ārā, kaut kur paskatos uz nērtiem pozīcijām, jā, kas ir manā matricā, un tā tālāk. Bet kopistiski matrica, viņa palīdz mums labāk izprast sevi, tiešām izprast savu tādu iekšēju būtību, un, protams, arī augstāka pilotāža pieņemt sevi, jo tad, kad mēs pieņemam sevi, mēs spējam arī pieņemt citus cilvēkus. Bieži vien, ja mēs dzīvojam tādā diskomfortā, un mēs uzskatām, ka mums ir jāpielāgojas, mums ir jāciešās, jā, tad mēs arī gribam, lai citi dara tāpat. Un ja mēs iedodam sev lielāku brīvību, jā, izskatīties, kā mēs gribam, runāt, kā mēs gribam, jā, tad mēs arī spējam iedot otram brīvību. Jā. Un beigās mēs, protams, visi gribam būt pieņemti, jo pieņemšana ir arī mīlestības paveids. Jā.
pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir. Ja? Un tas arī nemaz nav vienkārši. Kas vēl ir labs, ja? Par ko es arī piemirsu, ka likteņa matrica viņa strādā arī ar dzimtu. Un tiem cilvēkiem, kam tas ir aktuāli, īpaši jūs redzat, ka, pieņemsim, mamma ir viens scenārijs, un es atkārtoju līdzīgu scenāriju, ja? Attiecībās, realizācijā, tad tur ir iespēja ieraudzīt iemeslus. Jā, ja tur ir programmas, mēs arī strādāsim ar dzimtu, mēs arī strādāsim ar bērnību, jo likteņa matricā ir arī tāda sadaļa bērnu vecāku karma, kāpēc viņa vispār ir tik sarežģīta. Ja mēs neatrisinām, ko nozīmē atrisināt? Tas nav par to, ka es tur turu aizvainojumus, ja, ka tagad ir moderna psiholoģija, vot tur vecāki ir vainīgi, viņi man tur neapskava, nepateica, ka es tevi mīlu, vēl kaut kas. Nē, tas nav par to. Tas ir par to, ka es vienkārši spēju pieņemt, un ja es atrisinu šīs te situācijas ar saviem vecākiem, es viņus neturpinu ar saviem bērniem. Jo pēc šīs sistēmas skaitās, ja mēs neatrisinām blokus, kas mums ir bijuši bērnībā, un katram no mums bija kļūdas un bloki attiecībās ar vecākiem. Ja? Jo, nu, ziniet, kā saka, ka nekad neviens mūs nemīlēs tā, ka mēs gribam, jā, ka mūsu tādā ideālajā kaut kādā pasaulē, mūsu iztēlē, mums ir tāda sajūta, vat kā tam ir jābūt. Nu, ziniet, pasaule, ja, cilvēki ir dažādi, arī uztvere ir dažāda, un tomēr arī mums būs kaut kur jāpielāgojas. Bet ja mēs izprotam tas kļūdas, mēs spējam viņas neatkārtot ar saviem bērniem. Un tādā veidā mēs atvieglojam dzīvi bērniem. Jā, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts pēc šīs sistēmas skaitās, ka visas kļūdas, kas bijušas bērnībā, un mēs viņus varam reāli ļoti labi redzēt, un parasti arī tur notiek tādas lielākas atklāsmes kursantiem, tā ir avatāra ēnas puse. Tas nozīmē, ka, lai jūs varētu atklāt pat savu lomu, par kuru mēs runājam, ja, jums ir jāizprot arī tie bloki, to ēnas pusi, ja, kas ir katram no mums, un tas nav par to, ka mēs varam to ēnas pusi pilnībā iznīcināt, ja, bet mēs viņu varam integrēt, pieņemt. Ja mēs kaut ko pieņemam, ja, mēs to atlaižam. Un tas arī ir tas solis, lai atvērtu savu šo te galveno, nu, vienu no galvenajām enerģijām. Jā, tad dzimta, talanti, iedvesmas punkti, jā, kas cilvēku iedvesmo. Tas arī ir tāds svarīgs punkts tiem, kuri varbūt nejūt dzīves garšu, jo bieži vien arī kursanti nāk, nu, tādi, kuriem tiešām nav izpratnes, ko es varētu darīt tālāk, jā, tā kā dzīve iet, bet nav šīs degsmes, jā, gribētos. Tad, protams, ir arī ļoti slavena sadaļa, kas ir saistīta ar naudu un vispār materiālo karmu, jā, ar ko cilvēks var pelnīt, kā viņš var atvērt naudas kanālu, jā, naudas durvis. Tad arī šī sistēma viņa skar attiecības, viņa parāda, kāds partneris ar kādu enerģiju ir vislabvēlīgāks priekš mums. Ja? Kurš palīdz, un ko nozīmē vislabvēlīgāks? Tas nav par tādu ideālo cilvēku, bet par tādu, kurš palīdz mums atvērt savu būtību, ja viņu atpakot. Tā kā atnākt pie sevis. Ja? Un dažreiz šis cilvēks varbūt nepavisam ērts. Ja? Bieži vien tas nav par tādām foršām attiecībām. Tas arī varētu būt ļoti destruktīvas attiecības. Bet tieši šīs destruktīvas attiecības mums palīdz beigu beigās, ja, atnākt pie sevis.
Jā, attiecības tad arī ir sadaļa, kura runā par negatīviem uzstādījumiem attiecībā uz naudu un attiecībām. Tas ir vairāk tiem, kuriem varbūt, nu, patreiz ir tāda turbulence karjerā vai attiecībās, un, protams, karmiskā aste. Ja? Es domāju, ka jūs visi dzirdējat par šo te karmisko asti. Viņu arī sauc par lauvas asti. Kāpēc? Jo lauvas aste, kad lauvas spēlējās, viņas mēdz sev iesist pa seju. Un ar karmisko asti notiek tas pats. Viņa velkas ļoti bieži neapzināti. Tur ir gan individuālās enerģijas, gan arī programmas. Un kaut kādā brīdī viņa arī iesit mums pa seju, jau mēs atkal dabūjām no dzīves, bet, jā, to visu var mazināt un pat augstākajā pilotāža atrisināt. Kaut arī, protams, tas nav vienkārši, jā. Nu ko, tas laikam ir viss, nu mans reāls piemērs, es varbūt vairs nestāstīšu, nezinu, ziniet, ka varbūt izdarīsim, kā mēs izdarīsim. Vai jums ir kāds jautājums man? Jūs varat ierakstīt, varbūt jūs gribat kaut ko pajautāt, un tad es jums varu atbildēt. Ja nē, tad šķiramies kā draugi. Un es, protams, visus jūs gaidīšu kursā. Kā teica Laura, jā, centra direktore, kā iesaku pieteikties laicīgi, tad jums būs atlaide 10 eiro mēnesī, kas, manuprāt, ir tāda patīkama atlaide, jo beigās tie ir 60 eiro, jo kurs ilgst 6 mēnešus, tas ir bāzes kurs, ar iespēju turpināt advancētā kursā, un advancētā kursā mēs mācāmies čakras, mēs mācāmies prognostiku, jo šī sistēma arī strādā ar prognostiku, mēs mācāmies sadarību, un mēs mācāmies arī bērnu kartes, jā, interpretēt bērnu matricas, lai palīdzētu bērnam ievirzīt viņu pareizajā virzienā. Nu labi, nu ko jautājumu nav? Jautājumu man nav. Jums viss ir skaidrs, jā, visi raksta man paldies, paldies arī jums, draugi, jā, par jūsu interesi. Tad es domāju, ar daudziem tikšos 13. maijā, jā, un mēs sāksim šo te foršu ceļu, kur jūs varēsiet vēl tuvāk pienākt pie sevis, pie savas būtības, labāk izprast sevi, un arī citus cilvēkus, jā, savus partnerus, draugus, radus. Paldies jums liels un atā!